kāpēc tev līdz šim nav sanācis izveidot attiecības ar sievietēm? Iemesls ir tevī pašā, nevis sievietēs. Piemēram, ir tāds vīrietis, kuram nav ne rokas, ne kājas, bet viņš ir atradis savu misiju, viņš ir pārliecināts, viņš ir spēcīgs, viņš ir drosmīgs, viņš tic sev, viņš spēj savu sievu darīt laimīgu, spēj viņu piepildīt, viņš tās attiecības veido tādas, kas ir laimīgas. Un šobrīd tev, tavā zemapziņā, ir bloki, kas tev vispār liedz izveidot veselas attiecības ar sievietēm. Ja tu pats esi dzīvē nelaimīgs, nepiepildīts, ja tu jūties vientuļi, skumji, depresīvs, ja tu bieži uzvelcies par sīkumiem, ja tev kaitina viss kaut kas, ja bērnībā attiecības ar māti tev nav bijušas patīkamas, ja tās nav bijušas tuvas, mīļas, saprotošas, ja esi uzaudzis bez tēta, tad ir ļoti liela varbūtība tam, ka tu šobrīd esi pēc personības tāds, kuram ir ļoti grūti piesaistīt sievietes, bet to visu ir iespējams izmainīt.